Mēs pieeram klātam, lai tuvāku un minēju viņus atkāpšanu. 1900 ir. Reidā. Tosols parastais, tā kā, vai jau ūdens, vai... Es nezinu, kā ēdragreisā drīkst ūdeni. Jā, šitā te kādreiz darīja, tā kā gribās, lai ātrāk iet, tad arī pats beņķī tā kā pabrauc uz priekšu, pakusties. Bet jā, nu, ar to... Pastīsimies, kā būs. Šķiet, fantastisks starta lēciens mums Statkusam. Kā es tos dīzeļu dūmus dabūju tikko sejā. Nu, kas tam mums tur finišā notiks? Diezgan līdzīgi tur izskatās, kas tur būs. Acīm redzot, jā. Nu, te bez variantiem. Nu, protams, ka S8 uzvarēs A8, kā tad citādi. Tā, nu tālāk. Reku mums. Kaudzi zirgiem. Arī Ilze kaut kad man bija kontakts. Daudziem droši vien, ka neizsaka neko tas vārds Ilze, bet Ilze, kā viņai uzvārds bija Zāģere. Jā, viņa bija galvenā redaktora žurnālā Forsāžu un tad kaut kādā sarunā. Uz acis tas M5 aizskrēja tālāk. Viss bija foršs, šoreiz nesagājām. Bet man liekas, ka to mēs arī... Un tie melnie dūmi. Startu paņēma pamatīgi auģiks. Bet nu tā kupra arī neizskatās ap pliku roku ņemam. Ar cimdiņu. Jā. Tieši zemāk gaiši pelākais. Diezgan līdzīgs starts. Nu, kas no kuram ir mierīgi? Arī fakts. Nu, pastīsimies, te labāks reakcijas laiks Seatiņam TDR. Tā
tā jāpaņem īstenībā, lai tad nav tā, ka mēs tikai par mašīnām runājam, ir taču arī piloti pie stūras. Disko lapa, disko mape. Bet jā, nu šajā tīklā, ka par starpu notiek visādi citādi sacensības, bet, nu, parastais, kurš uz tām tiek, jā, redzat, melnajām webītiem ir. Izskatās, ka tā divi aizbraucas līdz galam tagad Seat. Viņam nebūtu tā prieks ir aiziet, jā, cālīts, bet BMW turās pretī, par to liels prieks ir, jā. Bet, nu, tas Audi samazinās ātrāk nekā BMW, tā vismaz. Nē! Jā, tāds interesants 2%, it kā starts labs, tad kaut kas tur bišķi. Jā, diezgan. Dūmi jau pagājis aiziet un divi uzsākšana braucienu. Pirmais ātrākais gan bija 100 braucienu. Jau piedziņ tūlītās, pastīsimies, ko viņi mums parādīs trasē. Kārtīgi šaudās Subārs pārslēdzoties, bet diezgan līdzīgi. Nu, BMW šobrīd vēl ir priekšā. Jā. Bet nu vabolīt arī pasties kā sakruķīti ir, nav tā, ka neiet. Jā, diezgan līdzīgi. Labi, ka mums finiša kamera. Jā, man te atnāca pabakstīt par Irēnas automobīli, kāpēc viņa pārkāpus uz Škodu, nekur viņa nav pārkāpus. Viņa... Nu, īsti pīk. Lielā cieņā. Nu labi, gaidām otro. Irēna pagājušajā gadu uzvarēja, man liekas, par šito klasi. Un kas ir baigi interesanti, jo, lai kā arī negribētu to sadzīt, šodien jūs esat vairāk skatītāji. Jā, nu, atceries. Čempionātā tā, man pagaidām izskatās. Čempionātā ieskaitē, man liekas, ka tā baigi daudz nav dalībnieku. Jā.
divas krekliņas un čemperīti. Mēs esam ļoti tuvu. Diezgan daudz lietuviešu mums šitajā 400. klasē ir. Kārtīgi aizkvēpina Mercedes, bet liekas, varbūt tomēr saķers. Uz brīdi likās, ka uzvar te būs Audi un... Nē, pišķi uz leju, tuč. Kur mums rociņi pacelt ir jaunie. Liekas, cik zipspēki. Startā Ramanauskas kārtīgi pašauja vaļā un izstāsta, ka pašaus vaļā līdz pat pašam. Nē. In English, Izskatās, ka sākums tāds. Jā, man liekas, ka viņam bija tas sportbeks, tas saucamais rallijārds. Jā. Un šī jau bija laba pārslēgšanās. Bet ko tas dod, ka tev 61. ir blakus, un tas gan man diezgan pārsteidz. Tur kārtīgi sačipots noteikti 61. ir. Un bez variantiem. ai. Jā, tas brauciena laiks no viņam nemainījās, jo viņš neizustēja. Un tā kā šis E30 tā kā... M6 pēc saķēra. Nē, tu! Visdrīzākais, jā. Un tomēr Bembīts, redzējām? Jā, te mums jau nopietnāk aparāti sāk parādīties. Ko 524. tagad stāsies starta Vladimirs Diduks ar Bembīti. Un pretī mums lietuviešu pārstāvis. Kā tev sauc? Jānis no Jankas tev vaļā. Un arī 400. klasēs mums diezgan liels automašīnu mikslis ir. Burtiski arī un aiziet. Golfiņš bišķiņ sākumā paspolē, BMW viss tās kā... Es dzirdēju, tās tikai, ka viņam ar motoru kaut kas notiek. Tāda sieviete pie stūras sēdēja, tā viņa... Kā Varētu būt, kas tā. tāds, kas jā, tāds bija tāds lielāks, lielīgāks, bišķiņ. Pišķiņ. Aiziet no A6, paņem labāk startu, A3 izliecīgi mēģina tikt. Tā
likās labs. Varēja pat redzēt, kā tā aizguri izspolēja 240. Samērā. Tie labie burbulīši. Ai. Jā, nu kaut kas tur startā nesanāca Jānim Interbergam, diemžēl. Likās, ka dar no tā ātruma izlaiž ārā mazliet. Varbūt, jā. Tikmēr Reku 514. numurs Rungolds Jaunvelzējs ar RS. Hondiņa, dusmīgā Hondiņa. Ar visu to, kā Auģiks pilnpēdis pasties, kā Honda līdz paņēma startu. Fenomenāli. Nu, un tagad gaitā, man liekas, ka tā vieglā Honda aizies garām. Tā vismaz vajadzētu būt. Labāka reakcija. Daži nedažādie. Jā. Tāpēc te mums ar 4. bija Jēkabs Potnieks un Vladimirs Diduks ar 2. sēriju. Izstāsta, ka 4. lielāks kampiens.